Visiem čau, es tagad tēta mašīnu Škoda K rādīšu 2005. gadā. Un sāksim mēs ar priekšu. Sēdeklis ir ļoti mīksts, nenosmērējas un stūri viegli griezt. Ātrumi ļoti labi parāda. Un kā var redzēt, vēl te ir dažas vietiņas, kur var ielikti. Un tad labi, mēs iesim uz otru krēslu. Un, kā parasti, šeit ir labs, kur var likti. Tas visām mašīnām. Un šeit ir mazliet tāds, šeit priekšā ir cietāks, bet pārējā ir mīksti. Ejam uz aizmuguri. Un šeit ir ļoti mīksts, laba vieta, kur var ielikti. Un vēl šeit, un ļoti labi. Un vēl var attaisīt šādā veidā, vēl tādā. Un tur var redzēt visu. Ejam uz bagāžnieku. Bagāžu. Šeit mums ir lielais bardaks. Un šeit ir tāds diegs, kur var visu ielikt. Un šeit vēl ir dažas lietiņas. Un viss labi. Tur vēl var attaisīt vaļā. Bet mēs nedarīsim to. Un noteikti aiziesim uz motoru. Pastīties, kāds ir. Čau! Visiem! Es pat nezinu, kā viņš jātais aļā. Kā jātais? Kā jātais mazinu? Rekt mēs attaisījām. Ietais vaļā un Škoda rek ir, laikam, tas ten eļa vai, jā, rek ir vēl kaut kāds maisiņš un šeit ļoti labs un karsts vēl pie tam ir. Un, kā visur šeit lejā un trubas daudz. Karsts arī tur ir. Un visiem tā, liekiet laikus un parakstieties uz mana kanāla, komentāros vēl rakstiet, un vēl to mašīnu var nopirkt, tajā tenā. Nē, Latvijā. Visiem tā.